Sarunu par interesanto stāstījumu, agris kā vienmēr galvā daudzi skaitļi, naudas lietas, kas cilvēkiem patīk un interesē. Patiešām šodien izšķiras ārkārtīgi daudz. Kad vērojām pirmo spēli Andorā, likās cīņas gaitā, ka viss kārtībā, 2-0, vēl pendeli RFS komandai un kontrolējām cīņas gaitu. Bet, ziniet, katra spēle ir kā atsevišķs stāsts. Lai gan tajā dienā šķita, ka nekas nevar apturēt RFS, sevišķi pēc nonākšanas vadībā. Tad tagad vismaz man personīgi ir tāds neliels satraukums, kā spēle sāksies. Jebkura nejaušība, jebkurš pavērsiens var mainīt cīņas gaitu, arī 2 spēļu summā. Kaut vai atminamies RFS neseno spēli virslīgā pret Metas komandu. RFS milzīga dominance, visi zina spēku samērus mūsu pašmāju futbola ezerā, bet tad pēkšņi viena kļūda no RFS spēlētāja. Markus Sivulāns gūst vārtus, netipiskus, negaidītus 1-1, un kas to, lai zina, tajā brīdī nav nekādas drošības par tālākiem notikumiem. Tajā spēlē RFS atguvās, bet šeit ir Eirokausi, arī Andoras komandas līmenis ir diezgan spēcīgs. Atkārtošos, ka daudz spāņu sastāvā, šeit arī 11-nieks, 4 izmaiņas, kā jau tā arī studijā runājām par to. Pamaina vārtsargus norutē treneris, bet atkal uzsveršu, tas nav nekas jauns šai komandai, abi vārtsargi absolūti līdzvērtīgi. Spānis un francūzis, tāpat abas aizsardzības malas. Iepriekšā spēlē viens no Andoras spēlētājiem iesāka, bet acīm redzot nepārāk sekmīgi. Un arī tajā spēlē tika nomainīts pēc pirmā puslaika. Šodien citas izvēles galveniem trenerim. Un mēģinās, tas arī parāda, ka mēģinās kaut ko atgūt mūsu pretinieki. Un RFS starta 11-nieki šeit ir 1-1 tas pats, kas bija Andorra Laveljā. Domāju, ka arī schēmas ziņā, izvietojuma ziņā būs tieši tas pats. Vienīgais, kam ir vērts pievērst uzmanību, Emersons pēc savainojuma sadziedēšanas. Jūs dzirdējāt Māra Verpakovska domas par viņai perspektīvām iziet laukumā. Bet tādā X stundā, ja gadījumā spēle nevedīsies, domāju, ka arī šāda varbūtība brazīlietis laukumā uz maiņu ir iespējama. Sveiks, Edmund! Sveiki vēlreiz skatītāji, LNK Sports parks un RFS pret US Santa Coloma. Arī es tev pievienojos. Jau minēju par sastāviem, daudz ko izrunājām. Tagad tikai var raudzīties, vai būs kaut cik piepildīts stadions, vai tomēr arī kāds brīvs vietas paliks, jo šodien pārdošanā vismaz tāds bija. Jā, es skatījos, cik varēju no savas pozīcijas ieraudzīt, ka pildās īstenībā diezgan labi. Es personīgi pats biju mazliet skeptisks, neskatoties uz šīs spēles likmi un uz mūsu to zināmo piesardzību. Sporta fans ir tāds, kurš jau pie sevis visu izdomā, 2-0, tā ir Andora un izbraukumā jau uzvarēja, tagad jau gaidām Apoel, un tad pietaupīsim naudiņu gan biļetēm, gan savu teiksim, brīvo laiku futbolam vēlākam laika periodam, bet tik un tā, manuprāt, priekš šādas spēles un šādiem apsvērumiem ir diezgan daudz līdzteju. It sevišķi, protams, kā vienmēr prieks redzēt RFS Ultras, kuru šajā te mazajā tribīnītē ir iespējīgs baneris, kuru ceru mums pēc brīža arī parādīs režisori, bet šobrīd komandas dodas laukumā galvenās darbojušās personas. Krāsains un skaistas formas Andoras komandājā un arī RFS vienība. Roberts Savainīgs svaidīgs, atguvies viņš pēc savainojuma atgriezies laukumā mačos tieši pret šo Andoras vienību. Sastāvs tieši tāds pats un varam sagaidīt kārtējo, ne pēdējo, jau droši varam teikt Eirokausu vakaru šeit LNK Sporta parkā, jo priekšā vēl play-off kārta, vai nu Eiropas līga, vai nu konferences līgā. Un LNK Sporta parks ir ierekomendējis sevi jau Eiropas speciālistiem, delegātiem, kuri šeit brauc strādāt spēlēs un arī to dara, atzīmē ar plusu zīmi tejo visu, kas šeit ir futbola spēlēšanai un arī futbola maču organizēšanai. Es piedāvāju Arkādiju iet to uzvarētāju ceļu un būt maksimāli prasīgiem pret RFS komandu, pret mūsu futbola komandām un nevis iziet no tādām aizsardzības pozīcijām, bet pateikt skaļi, ka šobrīd mērķim ir jābūt Eiropas līgas pamata turnīrs un ir jāpieveic šodien Santa Coloma komanda un ir jācīnās maksimāli pret Kipras čempioniem, bez atlaidēm, bez atrunām. Bez tā, ka Kipras klubs ir turīgāks ar iespējīgāku sastāvu. Arī šīs dienas mačā, protams, ka nedrīkst pazaudēt galvu, ir jābūt kaut kādam balansam, ir jābūt spēcīgai aizsardzībai, bet būsim prasīgi, nevis priecāsimies par kaut kādu, nezinu, 4. vietu vai 4. kārtu kā tādu, bet gan uzvaras mums ir vajadzīgs. Jā, prasīgs arī es biju, sakot, ka mačs Andorā īstenībā nebija no tiem labākajiem, ja pat tuvāk kādam no sliktākajiem mačiem šajā sezonā, lai gan vakardien, varbūt arī atbildot uz maniem tekstiem, Viktors Moras pirmspēles preses konference daudz ko pozitīvu pateica par pirmo maču, sacīja, ka komanda izskatījās gan organizēta, gan labi, kvalitatīvi, un
nospēlēja tā, ka treneris vairāk vai mazāk pat vēlējās. Tur gan, protams, jābilst par apstākļiem, kādi bija Andorā. Gan laukums gana mīksts, gan īpatnējās bumbas. Jā, tiešām arī par bumbām bija jārunā un ļoti dīvainās trajektorijās tās lidoja. Arī pie tā bija jāpierod, bet RFS adaptējās un izcīnīja 2-0 uzvaru. Redzējām tiesnešu brigādi no Albānijas, Južins Džāja galvenais tiesnesis, Arbers Pena un Reidi Avdo asistenti, Alberts Dodan 4. tiesnesis, vācietis Benjamins Brāns vārtiesnesis un vārtiesneša asistents Krešķiks Bairamais. Jā, visās spēlēs tagad visos 3 Eirokausos no 3. kvalifikācijas kārtas ir var. Un līdz ar to, ja būs kāds strīdīgs moments, tad uzreiz gaidīsim. Varbūt būs izmeklēšana, varbūt būs arī mainīts lēmums, kā tas bija, piemēram, pirmajā mačā starp šīm komandām, kur gan pendula tika piešķirta uz andoriešu vārtiem, gan arī atcelta pendula uz RFS vārtiem, jo bija sapratuši vārtiesneši, ka pārkāpums tomēr bija ārpus sodlaukuma. Jā, tu sacīji par Andoras apstākļiem, par neparasto bumbas lidojuma virzienu. Tāpat atminamies, kā klājās Bude, arī smagie šajā specifiskajā laukumā, kas īpaši parocīts pretiniekiem. Tādā ziņā RFS atkal nemeklējot attaisnojumus, bet izgājusi cauri tādiem nērtiem pretiniekiem tieši stadionu jomā. Bet atgriežoties pie tēmas par prasīgumu, par mūsu sagaidāmajiem rezultātiem, tad LNK sporta parkā viss ir ideāli priekš futbola spēlēšanas, ierastā RFS vide. Un šīs dienas mačā tikai un vienīgi uzvara. Protams, ka gribējās, lai arī pret Būdai Glimt savā laukumā izdotos ne tikai izvirzīties vadībā cīņas gaitā, bet arī uzvarēt maču. Tajā reizē neizdevās, bet tā bija tiešām ļoti augsta latiņa. Paskatieties, kā vakar Būdai Glimt nospēlēja Čempionu līgas 3. kārtas atbaldes maču. Droši vien Būdai Glimt ir diezgan pat liela favorīte par Crvena Zvezda arī noslēdzošajā play-off kārtā, lai iekļūtu jau Čempionu līgas pamaturnīrā, bet šodien mums zemāka latiņa Andoras čempions. Jārespektē, bet ir jāpieveic šis pretinieks. Tu pirmajā spēlē komentēji daudz, pastāstīja argumentu, kāpēc ir jārespektē šī komanda. Balkāni izsešana arī cienīgs sniegums izbraukumā Dānijā pret Midtjyllandu. Par to arī informēt skaidrs, ka RFS spēlētāji treneri arī to izcēlē, un neviens šeit negrasās ar tādām nolaistām rokām. Sastāvs ir kaujiniecisks, sastāvs ir tāds pats, kāds bija pirmajā mačā. Un tagad viss ir gatavs, lai šī atbildes spēle Rīgā Daugavas krastā sāktos. RFS pret Unione Sportivā Santa Coloma no Andoras atbildes mačs 2-0, 2 spēļu summā RFS labā. Zilajos formas tērpos rīznieki un dzelta melnajos ciemiņi no kalnu valstiņas, no nelielas valstiņas Andoras. Spēle ir sākusies un turam īkšķus, lai pēc 2 stundām, cerams, svinētu tikšanu Eirokausu rudenī Latvijas komandai. Jā, es arī piedāvāju īpaši neakcentēt uzmanības 2 spēļu summu, kamēr vien mēs šajā spēlē neesam iedzinēju lomā, kamēr ir neizšķirts VRFS vadība, tad koncentrējamies uz šī mača uzvarēšanu. Ja nokļūsim nepatikšanās, ietrāpīsim kaut kādās ziepēs un andorieši izvirzīsies vadībā, tad arī nāksies mums nevēloties, bet nāksies runāt par 2 spēļu summu. Spēle sākusies, savaļnieks atspēlē Paničam un caur Prengu Lipuščeks un RFS pirmajā minūtē parāda, ka gatava saimniekot un kontrolēt bumbu. Ja vēlreiz nosauksim RFS sastāvu pa pozīcijām, Fabris Ondo vārtos ar 40. numuru aizsardzībā, Žiga Lipuščeks numuru 43, komandas kapteinis un Herdī Prenga ar 23. numuru, kreisajā aizsardzības malā Petrs Marešs, viņam ar 25. bet Robertam Savaļniekam 11. numurs, viņš spēlē labajā flangā, arī diezgan daudz pieslēgsies uzbrukumiem. Balsta zonā Stefans Paničs numuru 26 un Adams Markijevs numuru 27. Un priekšējā līnijā šeit noteikti arī spēlētāji pa brīdim mainīsies pozīcijām, bet vairāk flangos pa kreisi Cedriks Kuārio numuru 17, Jānis Ikaunieks pa labi numuru 9, un priekšā Viktors Osuagu ar 3. numuru un Ismails Diomandē ar 7. Viss viņam kārtībā, lai gan iepriekšējās 2 spēlēs tikai viņš mainīts otrā puslaika gaitā, bet Ismails Diomandē pat jāsaka vairāk tikai pietaupīts mačā pret Grobiņu un šodien ir gatavs. Te ātra auto izspēles sodlaukumā dabū bumbu Viktors Osuagu 1-2 un nopelna stūrstienu. Ja pirmajā mačā tikai pēc 75. minūtes nopelnīja stūrstienu RFS, tad šeit jau 2. minūtes izskaņā ir standarta situācija rīdziniekiem.
Un pēc šīs turas sitiena iepazīstināšu ar mūsu viesiem, bet pašlaik Petra Māraša izpildītā standarta situācija. Paceļ bumbu augšā, sitiens pa vārtiem un jāvērties pret Olē. Un neviens cits kā jūsu Arkādī Mārverpakovska izceltais Jānis Ikaunieks. Fantastiski viņš nospēlē ar galvu. Otrajā minūtē vadība, sapņu sākums RFS komandai pilnīgi pretēji, kā tu piedzīvoji klātienē Buldē, kur uzreiz ielaidām vārtus. Šeit fantastisks sākums un neviens cits kā latviešu mazā zvaigznīte, ja runājam par Eiropas futbolu, un lielā zvaigzne, ne tikai par Latvijas futbolu, Jānis Ikaunieks. Ceturtie vārti jau Eiropas skatuvē Jānim Ikauniekam šajā sezonā, 2 vārti Čempionu līgā, 2 vārti Eiropas līgā. Jānis Ikaunieks ir uzņēmis fantastisku vārtu gūšanas formu un RFS 1-0 varībā jau 2. minūtes izskaņā. Nav pārāk augumā ražna komanda US Santa Coloma, tāpēc arī redzam, ka šeit auguma pārsvars ir un Jānis Ikaunieks raida bumbu vārtu stūrī, pat neizskatās no vietas vārtsargs Juanpe Navarro, kurš pirmajā spēlē bija rezervē. Tagad atbild no andoriešiem, Lipašķeks pārtver šo bumbu, bet 2 pret viņu un beigās tomēr nogrož augumā ražu no Žigo. Andoras komandas spēlētāji noteikumu pārkāpums. Jā, vārtos Juanpe Navarro, Spāņu vārtsargs 25 gadi. Aizsardzības centrs komandas kapteinis Kristians Garcia ar 4. numuru. Viņš arī Andoras izlases stabila pamatsastāva vērtība un viņam blakus ar 48. numuru Čete. Aizsardzības malas, kā jau minējām, vairāk kārt ir pamainījis galvenais treneris Boris Antons. Aizsardzības malas Jesus Rubio ar 2. numuru un pa labi Markos Blasko ar 3. numuru. Tālāk centra pussargi. Ar 6. numuru pēc diskvalifikācijas atgriezies spēlētājs, kuru neredzējām pirmajā mačā Andorra Lavelijā, Juseks El Gazui. Viņam varam pievērst pastiprinātu uzmanību. Nopelnīja viņš 3 dzeltenās kartītes 4 mačos Čempionu līgā, līdz ar ko izleida cīņu pret RFS savās mājās. Un viņam palīdzēs 5. numurs Miguels Lopes un 8. numurs Andres Moedano. Un uzbrukuma trio pamainījis pozīciju. 11. numurs Joaquinete. Tieši šita marokāņa diskvalifikācijas dēļ Joaquinete spēlē kā centra pussargs pirmajā spēlē. Šodien viņš viens no uzbrucējiem kreisajā flangā. Labajā flangā ar 23. numuru Franco de Jesus un uzbrukuma priekšgalā ar 27. numuru El Bakali. El Bakali, vēl viens spānis, arī ar spānisku izcelsmi, bet ar spāņu pilsonību. Jā, gandrīz visiem Spānijas pilsonība šeit Santa Coloma komandā retējām tādas nav. Bet šeit pat bija apliecinājums tam, kāpēc vairāki andoriešu komandas spēlētāji bija pelnījuši diskvalifikācijas arī. Nevisai smuki nospēlēja El Bakali pret Cedriku Kuadio. Un arī varbūt kāds tiesnesis pat parādītu dzelto kartīti, jo tā atklāti iespēra Cedrikam bez iespējas tikt pie bumbas. Pretinieka komandas spēlētāji šeit kļūdās savā laukuma pusē Santa Coloma spēlētāji. Jā, ir 2 Santa Coloma komandas, bet, lai īsāk, tad nevienmēr sauksim to UE, jo tas jau tāpat skaidrs, pret ko ir darīšana šajā vakarā atbildes spēlē RFS futbolistiem. Lai gan paši andorieši gan tur visu laiku jauc RFS un Riga un vēl Daugavu kaut kādā veidā iepina pirmajā mačā, veidojot gan preses akreditācijas, gan šallītes, gan piemiņas plāksnes, tieši piemiņas plāksne no pirmās spēles. Turpat Rīgas Daugavas vārtsnes kāpēc parādījās, jo andorieši vēl līdz galam nebija sapratuši, pret ko viņi spēlē. Un tagad pēc pirmās spēles pieļauj, ka ir iegaumējuši, kas ir kas. Lai celtu Latvijas futbola līmeni, mums ir jābūt labākiem pilnīgi visās sfērās, ne tikai tādā tiešā veidā futbola klubi, futbola izlase, treneri, spēlētāji, arī mums komentētājiem žurnālistiem. Tāpēc cenšamies arī neko nejaukt un būt precīzi. Piekrītu, tev varam dēvēt vienkārši par Santa Coloma, bet atgādinot tiem, kas neredzēja pirmo spēli UE, tas nozīmē Unijo Esportiva, jeb sporta apvienība, vai sporta klubs Santa Coloma. Otrais klubs ir vienkārši futbola klubs. Šie 2 klubi arī cīnās savā starpā mazajā Santa Coloma pilsētiņā. Derbijos noskaidro savas attiecības, bet šodien patiešām runājam par šo Santa Coloma, kas ir Andoras čempionu vienība un pavisam drīz atsāks titula sargāšanu. Andorieši ar tālo piespēli mēģina pāriet uzbrukumām. Pagaidām viņam izdodas noturēt bumbu RFS laukuma pusē, bet visā visumā es teikšu, ka RFS ne brīdi nav apstājusies un ir ļoti agresīva, sevišķi Žiga Lipušeks kā allaš, un RFS jau tagad meklē nākamos uzbrukumus. Un vieglāk šeit ir kombinēt ar īsām piespēlēm, ar Ismēlam Diamandē pieslēgties īsmā gar vārtiem, mēģinot piespēli šeit bloķē.
Pretinieku komandas kreisās malas aizsargs Blasko. Vēl viena iespēja nedaudz par spēcīgu, un šeit atkal būs jācīnās par bumbu RFS futbolistiem. Arī nē, jā, bumba paliks Rīdzinieku rīcībā. Šeit bija rikošetiņš un bumbas kontrole, rezultātu kontrole, spēles kontrole. Iespējams, mēs redzēsim vienu no mierīgākajiem Viktoriem Moroziem Eirokausa mačos, kamēr raugamies vēlreiz atkārtojam gan līdzjūtēja emocijas, gan arī Jāņa Ikaunieka vārtu gūmu pēc Petra Mareša izcila centrējumā. Un vēl viens neliels kompliments laukuma saimniekiem. Te atkārtojumā pavīdēja skatītāju rindās, kuri priecājās par gūtiem vārtiem. Viena sieviete piesedzās no saules stariem ar spēles programmiņu. Arī ļoti simpātiska spēles programmiņa. Nav man vēl izdevies to pašķirstīt, bet tā tīri vizuāli esmu pārliecināts, ka arī saturs ļoti labs. Pazīstu vairākus, pat daudzus futbola līdzekļus, kuram tā ir ļoti svarīga lieta. Un, kad nav sagatavota programmiņa lielajos Eirokausa mačos, tad arī zināma vilšanās. Šodien viss kārtībā. Kuadio var arī no distances. Cedriks piespēlē Jānim Ikauniekam. Ikaunieks ar labo kāju pārsteidz ar šādu risinājumu Jānis un nopelna stūra sitienu, jo tur arī rikošets. Pirmais stūrstiens atnesa vārtu gūmu. Šeit varēja no spēles bumbu ielidot vārtos. Jānis Ikaunieks ļoti motivēts. Viņu tur arī pirmajā spēlē nedaudz pakaitināja Andoras izlases spēlētāji, piemēram, Kristians Garcia, kurš ir saticies ar Jāni Ikaunieku arī iepriekš izlašu mačos. Bet tagad Jānis Ikaunieks atbildēs uz šo visu kaitināšanu ar vārtu gūmu gan pirmajā mačā, gan arī atbildes spēlē jau tagad Rīgā. Un stūrstiens no labās malas Roberts Savaļnieks uz tālo centrējums. Šeit gaisā tomēr uzvar dzeltenmelnē, bet otrā bumba mēģina to savākt Cedriks Kuadio. Mareša paliek gana zemu, bet mēģina tālo piespēli šeit iedot uz flangu. Savaļniekam neizdodas, un vai izdosies kāda ātrā pārēja Rīdzinieku sancenšiem. Hokinete, Spānis ar bumbu, izvēlas to pieturēt, pakontrolēt, arī iespējams pabaudīt spēlēšanu uz dabīgā seguma laukuma šeit Rīgā. Arī pateikšu vēlreiz vienu lietu, ko minēju pirmajā translācijā, reāli apzinoties, ka ir jauni skatītāji. Neskatoties uz to, ka esam lieli favorīti un arī šodien jau esam izvirzījušies vadībā, šis klubs, šī komanda Santa Coloma Čempionu līgā šo sezonu ir sekmīgāk spēlējis tieši izbraukuma spēlēs, nevis savā specifiskajā mākslīgajā mājas laukumā pret Balkānī, Kosovas čempioniem. Santa Coloma mājās zaudē ar 1-2, toties izbraukumā revanšījās ar 2-1, tieši viesos salauza šo dueli, uzvarēja pēc tam 11 metru sitienu sērijā. Un arī pret Dānijas no čempioniem pavisam nopietnu komandu, par to vēlāk, jo ir iespēja Ikauniekam otros dabūt. Un ir, es nezinu, vai ieskaitīs Jānim, bet bomba ir vārtos, Jānis Ikaunieks turpina būt izcils visās savās epizodēs, bet noteikti jāizceļ visa komanda, pārējie kombinācija un arī pēdējā piespēlē, kuru atdeva, ja nemaldos, Viktors Osuagu, ļoti nesautīgi nospēlē. Nigērietis varēja būt pats, bet viņš atteicās no saviem uzbrucēju instinktiem, lai pabarotu latviešu zvaigzni. Ir jāskaita Jānim, jo tur jau bumba ripoja vārtos un izmisīgi centra aizsargs mēģināja to izcist, gandrīz no līnijas neizdevās. 2-0, pirmās 10 minūtes izskaņā RFS ir vadībā. Iepaliek nedaudz no Valmieras tempa, pagājušā gada Valmieras tempa un San Marino komandas sagraušanas, bet tas varbūt arī nav tik būtiski. Pabaudam tūlīt arī atkārtojumā šo vārtu gumu. Lieliski izspēlē to ātro pārēju. Īstenībā netik bieži arī virslīgā sanāk RFS šādas pārējas izveidot, bet šeit izdodas dabūt bumbu vēl Sansenšu laukuma pusē pašam Ikauniekam. Tālāk izmēls Diomandē, Viktors Osuagu un starp diviem piespēli izcila un pēc tam jau izmisīgs izklipiens no aizsarga un bumba ir vārtos. Jā, šis aizsargs, kurš izmisīgi centās glābt, ir Garcia, Andoras izlases futbolists, ir spēlējis pret Latviju. Tieši viņš pieļāva šo liktenīgo kļūdu. Savā laukuma trešdaļā piespēlēja neprecīzi, tika bumba pārtverta, RFS izkombinēja un Garcia steidzās labot savu kļūdu, bet, kā redzējām, nesekmīgi. Un interesanti, ka RFS guva šos vārtus tieši brīdī, kad stāstīju, cik labi Santa Coloma viesos spēlējusi. Arī pret Dānijas čempionienību Herningas Midtjylland savā laukumā 0-3, bet viesos tikai 0-1. Pret Dānijas čempioniem arī daudzu skatītāju klātbūtnē 8000 līdzjutēju Dāņi. Cerēja noteikti uz lielāku sagrāvi pret Santa Coloma, taču tikai 1-0 un vienīgie vārti vēlā spēles fāzā iesisti. RFS spēlē krietni spēcīgāk un arī, ja kāds arī neuztvēra, Arkādijs minēja Valmieras uzvaru pār San Marino čempioniem, tomēr nesalīdzināmas kategorijas. Šis Andoras čempions krietni spēcīgāks. Jā, jo San Marino komanda bija pilnīgi amatieru komanda, protams, tie, kuri prieka pēc spēlē futbolu un piedalās San Marino čempionātā, paralēli strādājot citus darbus. Šeit tomēr ir Spānijas futbolisti, kuri arī labās akadēmijās agrāk ir skolojušies.
Tikmēr Roberts Savaļnieks turstietis numur 3, un šeit lēc bumba no Prengas. Prenga tur lēca visaugstāk Žiga Lipušķeks, bet netrāpīja pa bumbu. Jā, Žiga Lipušķeks izlēc tā, ka divi Andoras komandas spēlētāji piega ar zemi. Arī savā ziņā dominants atletismā, bet šoreiz bez kārtīga sitiena. Par Kristiānu Garsiju, jā, tu minēji Andoras izlases spēlētājs, tieši viņš pie Jāņa Ikaunieka bija pienācis pēc viņa nerealizētā 11 metru soda sitiena. Pirmajā mačā pateica, kāpēc tu nesitā ar Paņenku, kāds bija iepriekš izlašu mačā Daugavas stadionā. Ja pareizi atceros, kur Jānis Ikaunieks realizēja 11 metrnieku un 3-0 tajā spēlē Latvijas izlase uzvarēja. Šeit jau 2-0 pirmajās 10 minūtēs. Un varam ik pa brīdim nosaukt arī divu spēļu summas rezultātu, jo tas paliek aizvien iespaidīgāks un smukāks 4-0. Un tiešām ļoti maz, kas šķir vairs Latviju no Eirokausa rudens. RFS aiziet galējībās, sagrāva Lārnu, pat ļoti negaidīti spēcīgi, divu spēļu summā ar 7-0. Tad gandrīz tikpat jaudīgi zaudēja Būdē Glimt ar 1-7 un tagad divu spēļu summā 4-0. Man ir aizdomas un es pateikšu cerības, ka pret Kipras komandu, vēlreiz būsim piesardzīgi, bet pieļaujot, ka šodien viss ir kārtībā, beidzot varētu būt līdzvērtīgs duelis ar tādu īstu spriedzi, ar īstu cīņu divu spēļu summā. Bet, protams, jāizveda līdz galam šīs mačs, tikpat uzbrukoši, kā līdz šim RFS to ir mēģinājis darīt, un nevelti pie rezultāta 1-0 sacīju, ka RFS nav apstājusies, spēlē centīgi, arī bez bumbas, un tieši spēle bez bumbas ļāva bumbu pārtvert, kļūdījās Garsija, kurš, starp citu, ir arī savas komandas kapteinis, bet nospēlēja nekā kapteinim pieklātos, iegāza Santa Coloma vienību. Ikaunieks dabū bumbu uzreiz uz priekšu, skrējienā, šeit arī ātrums ir Viktoram Suagu, bet vairāk stum uz malu un izklupienā precīzi 4 nospēlē šoreiz izsat bumbu autā. Viktors Suagu ik pa brīdim arī tika pakritizēts pēc pirmās spēles par necīnīšanos atsevišķās epizodēs. Pieļauju, ka tagad Suagu cīnīsies krietni vairāk pēc tam, kad ir saņēmis arī no galvenā trenera sava vārda brāļa Moroza kritiku, gan publisku, gan noteikti arī iekšēji komandā. Tas tika izrunāts, starp citu, Viktors Suagu bija viens no retajiem pirmās spēles dalībniekiem, kurš starpā virstīgas mačā pret Grobiņu vispār nespēlēja. Viņš palika uzreiz ar visu soliņa. Fabrice Ondoa bija palicis ārpus pieteikuma, bet visi pārējie spēlētāji, kuri šodien ir laukumā, vairāk vai mazāk, bet tomēr tajā spēlē piedalījās 3-0. RFS otrajā puslaikā guva 3 vārtus un izcīnīja uzvaru. Jā, tajā spēlē arī uguņoja Jānis Ikaunieks un Viktors Dobrcovs pēc tā mača sācies siltus vārdus, ļoti komplementārus izteikumus Jāņa Ikaunieka virzienā. Kā redzam, Jānis šajā vecumā vairs, es nezinu, vai tā ir bijis arī jaunākā vecumā, bet vairs neķer tās zvaigznītes, nekļūst augstprātīgs vai kaut kāds pārāk pašpārliecināts. Jānis Ikaunieks bauda šobrīd futbolu šajā vecumā, un to viņš arī pats ir teicis arī izlases kontekstā, ka viņš ļoti vēl saprot, ka tie gadi iet, tagad pavērosim Kuadjo caur vidu, un tad radās sajūta, ka bez mazliet pats var Cedriks iet līdz galam, bet tomēr izspēlēs iediņu ar tautieti Diomandē, vēlreiz saspēlēs kodivārieši, bloķēt sitiens, vēlreiz bumba pie Kuadjo, vai kāds cits iesaistīties šajā kombinācijā. Protams, ka tas ir Jānis Ikaunieks un meklēs partnerus tieši tāds caur vidu. Paničs pa kreisi jau arī Marš centrējums, vārds priekšā vēlreiz Ikaunieks, viņi pagrož, un te var paskatīties. It kā jau, tāds vīrišķīgs futbols sanā, bet, mazliet pārkāpa robežu Andoras aizsargs, vai ne tas pats Garsija, par kuru tu minēji, kuriem ir īpašas attiecības Andoras Latvijas, jau izlašu kontekstā, gan arī Santa Coloma RFS pirmās spēles sakarā pagaidām pauzīta. Ja tu paskatīsies, var, tomēr ir atbraucis uz Latviju, ir nedaudz jāapstrādā Albānijas un Vācijas kombinētais var. Jānis Ikaunieks arī rādīja, ka tur bija grūdienis un prasa, vai ir vērts paskatīties, bet laikam šī potenciālā situācija varētu arī tikt traktēta kā tāda soft situācija, proti mīksta, negluži acīm redzama pendele, bet pozīciju labu bija paņēmis Jānis Ikaunieks arī šeit. Un arī tāda epizode, kur, ja tiesas parādītu uz 11 metriem, ļoti iespējams arī var nesaukt, jo tādas soft vai drīzāk pelēkās zonas, tad ir rekomendācija nemainīt lēmumu vai nesaukt galveno tiesas, tikai saukt acīm redzamas kļūdas gadījumā, bet šeit turpināsies cīņa, Savaļnieka centrējums, un ir arī Savaļnieks pēc stūra sitiena nopelna rezultatīvo piespēli panāk viņš šajā ziņā Marš, un vārtus būs, protams, ka komandas kapteinis Žiga Lipušķeks, RFS kā tāds ļoti spēcīgs tanks, iet pāri
Andoras čempionvienībai 17 minūtēs 3-0, 2 spēļu summā 5-0. Ļoti jaudīgi, un vēlreiz teikšu, ka varbūt pēc Pudegļa liddueļa kāds arī novērsās no RFS tādā Eiropas sakarā, bet tagad atkal varētu sausīties un paskatīties, kas tad tā par komandu, kas šādi iet pāri. 5-0, 2 spēļu summā Žiga Lipušķeks gūst savus pirmos vārtus Eirokausos, bet Viktors Moros gana domīgs. Nezinu, par ko viņš domā, vai tiešām jau par APL komandu un par nākamo kārtu, par nākamajām spēlēm. Vēlreiz redzam, ka Lipušķeks ir šķiet, ka pat 2 reizes augstāk brīžiem par Andoras komandas aizsargiem, proti viņš var izlekt ar savu augumu, ar savu spēku un raitīt bumbu vārtos, bet, protams, arī izcils centrējums no Roberta Savainieka. Visas prognozes, kuras izteicām pirms spēles, jau tiek apgāstas, jau 2-0 prognoze ir apgāsta, 3-0, ko Maksims Krivņets sacīja, jau ir panākts un nav nospēlēts pat 20 minūtes šajā mačā. Un viss turpinās. RFS standarti, kuru bija ļoti maz pirmajā spēlē, tikai 2 stūra sitieni, kāds 1-2 vēl tiešie brīvstieni. Un šeit atbildi no andoriešiem, redzam, arī tiek līdz Rīdznieks sodlaukumam spēlētāji dzelta un melnajos formas. Tā ir posats Rikošetiņš, arī visai patīkams. Šeit zaudē bumbu Kuādio. Vēl viens uzbrukums var izveidoties, vēl viena pārējā, bet pēc tam jau iesaistās bumbas atņemšanā Panič. Atkal Kuādio, vēlreiz viņš zaudē bumbu palīgā, nāk Marhijevs un auts par labu Andoras komandai. Varam tikai piebilst, ka Maksims Krivņets uzlika uz Jāni Ikaunieka, uzreiz nedomājot nosauca viņa vārdu uzvārdu. Tas ir pilnībā piepildījies pirmie 2 vārti Jāņa Ikaunieka kontā, jau 3-0, par ko vēl varētu padomāt Viktors Moros. Protams, ka par to, lai spēlētāji nesapelna liekas kārtītes un varbūt arī par ļoti agrām maiņām. Pirmajā puslaikā diezin vai. Kaut gan arī tādu tendenci varētu jaunu futbolā ieviest, kad komanda, kas ir uztaisījusi rezultātu jau pirmajās 20 minūtēs, maiņas tiek veiktas apmēram tajās pašās minūtēs, kurus tās mēdz veikt Spērtie pēc slikta sākuma. Bet tas tā vairāk jokam, domājams, ka pārtraukumā varētu Moros dot iespējas citiem un atputināt savus līderus, arī neatklāt visas kārtas Kipras čempioniem. Kaut gan, protams, to ir grūti izdarīt, ņemot vērā, cik RFS jau mačus ir aizvadījuši šajā sezonā, Eirokausus ieskaitot. Arī šādā spēlē skaidrs, ka grūti izdarīt to, ļoti grūti atklāt kaut ko. Ja mēs runājam par pavisam citu komandu, cita kalva pretinieci ar citu sastāvu jaudu, arī atmosfēru mājās. Vakardien arī skatījos maču starp APL un Bratislavas Slovana. 14,000 skatītāju Nikosijā visu laiku dzina savu komandu uz priekšu, veica spiedienu uz tiesnesi. Tā nav tā atmosfēra, kas bija Andorā. 369 skatītāji bija protokolētajā mačā, pat nedaudz šķita mazliet pārspīlēti, jo šķita, ka vēl mazāk uz vietas tura. Bet bija uzticīgi RFS atbalstītāji, RFS kluba pārstāvi, arī Rostans Džiki bija devies kopā ar komandu, lai gan viņš nav iekļauts pieteikumā tieši uz šo kārtu. Tas arī veidoja diezgan lielu daļu no tā, cik daudz skatītāju atnāca, vai precīzāk, cik maz skatītāju atnāca uz spēli Andorā. Pēc 3 vārtiem, var teikt, arī ļauj paspēt ar bumbu Sancenšiem, arī māka Andoras komanda Santa Coloma turēt bumbu savās kājās un kontrolēt to. Tā ir komanda, kas ir gana prasmīga, bet skaidrs atbilstoši savam līmenim, kurā tā spēlē ikdienā. Jā, spēlē bez bumbas droši vien Santa Coloma nav tik laba. Andoras čempionātā tā dominē un patīk spēlēt, kā jau tu minēji, ar bumbu šiem tehniskiem spāņiem, spēlēt un strādāt aizsardzībā. Tas nav tas kārdinājums, bet te pašā laikā vēlreiz jāatgādina, ka pret Dānijas čempioniem, Kosovas čempioniem nemaz tik slikti arī aizsardzībā neklājās. Pietiekami solidi nospēlēja Santa Coloma. Varbūt meklējot tos iemeslus, kāpēc RFS daudz labāk tiek galā ar Santa Coloma nekā Dānijas čempions. Droši vien arī Santa Coloma kaut kur ir uzkrājies tas Eirokausu nogurums, arī pārlidojumi. Tā tomēr nav ikdiena šāda līmeņa spēlētājiem. Pabijuši viņi Kosovā, pabijuši Herningā, Dānijā un aizvadījuši grūtas spēles, tiešām labas, kvalitatīvas spēles, bet tagad jau 6. mačs Eirokausos un pret arī spēcīgu pretinieku RFS izskatā. Un tas nogurums, arī droši psiholoģiskais nogurums, dara savu. Vēl meklēt attaisinājumus Dānijas komandai. Midtjylland tomēr vēl nebija sākusi savu sezonu Dānijas čempionātā un vēl tikai ieiet sezonā, lai gan vakardien tika galā ar Ferencvarošu komandu 2 spēļu summā, arī tika Champions League kvalifikācijas play-off kārtā. Līdz ar to šī komanda arī pretendē uz tikšanu pamata turnīrā. Tikmēr Ismails Demandē saņem bumbu, viņš vēl nav iztecis šajā mačā, bet Ikaunieks! Hat-trick! Jānis Ikaunieks! 3 vārti viņam šajā mačā.
un Jānis Ikaunieks tiešām varbūt ir spēlētājs, kuru nomainīs Viktors Moris pavisam drīz, jo cik jau vārds pietiek. Es piedāvāju visiem, kam ir cepuras uz galvas noņemt tāds Jāņa Ikaunieka priekšā. Fantastiska realizācija, fantastisks sniegums, kā viņš nomērķēja, cik delikāti ieraidīja bumbu pašā vārtu stūrī. Uzreiz zināja, ko tieši darīs, kur bumbu raidīs. Nekādas veiksmes, nekādas gadījuma rakstura. Jāņa Ikaunieka augstākā klase un meistarība. Hetriks 22 minūtēs Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra 3. kārtas spēlē. Vienkārši wow! Ja runājam par rekordiem, tad ir viens latvietis, kurš Eiropas kvalifikācijas mačā ir guvis 5 vārdus. Tas ir Mihails Miholaps. Tas joprojām ir Čempionu līgas kvalifikācijas rekords. 5 vārdi vienā mačā. Tagad Jānim Ikauniekam pusē no pirmā puslaika 3 vārti, filigrāns izpildījums Ismails Diomandē, Viktors Osuaglu pelna rezultīvas piespēles, bet Jānis Ikaunieks turpina krāt vārtu gūmus. Kuadio arī ļoti gudri nospēlēt, kā viņa aizsniedzamības līmenī bumba noripoja gar viņa kājām, viņa acu priekšā, bet saprata Sedriks, ka tepat ir Jānis Ikaunieks, kurš tagad pārt ar bumbu. Jānis Ikaunieks šoreiz laba piespēle, jāsit bumbu vārtos. Un kaut kādā veidā ar lielām pūlēm, bet Vārtsargs Navarro atvaira. Vai tik viens no retiem seiviem šim vārtu vīram. Pagaidām RFS izcili ir realizējis iespējas. Arī Roberts Saviļņiks vēlas izcelties un stāps. Tās ir kaut kas. 2 latvieši, Saviļņieks, Ikaunieks tikai pamatsastāvā. Ja tagad Saviļņiks būtu gūjis vārtus, pilnīga latviešu dominance. Tieši rezultavitātē Kuadio, RFS vēja brāzma, tornado turpina plosīties LNK sporta parkā. Māruš pats ir bumbu gaisā. Izmisīgi aizstāvas Santa Coloma pēdējiem spēkiem. Aizsit bumbu 7 metrus tālāk un atkal ieslēdzas savā vārtu priekšā. Bez mazā jāprasās kaut kāds pārtraukums. Šeit pārtraukumu norganizē Adams Marhievs, atdot piespēli vairāk mugurā. Šeit pārāk ātri RFS sāka spēlēt tik ātri, ka pretinieka komanda pat īsti neko nevarēja piedāvāt. Redzam, gan saskamies ar Boris Antons Kodina, šāds speciālists, kuru paslavē arī Viktors Moris preses konferencē, bet mēs raugāmies, ko dara RFS Ismaila Diomandē. Iespēja starp kājām izspēlēja. Un šeit atcet pret stabu Vārtsargs ar Roberta Saviļņieka raidīto bumbu. Jā, Vārtsargs, godīgi sakot, nepārāk pārliecina. Arī tā iepriekšējā epizode, kad viņš atvairīja sitienu, bet Ikaunieks ar 3 vārtiem kabatā, ar 3 vārtiem azotītē nevēlējās, bet neizvēlējās. Sīst pa vārtiem, neskatījās uz 4. gūtiem vārtiem mačā. Droši vien viņš atceras un diezgan labi zina par Mihaila Miholopa rekordu, bet Ikaunieks atrada partneri, izvirzīja viņu tīrākajā izgājienā 1-1, izmetot pretiniekam bumbu starp kājām. Vispār, ja tā padomā, ko neprot Jānis Ikaunieks darīt futbola laukumā, gols ar galvu. Spēle 2. stāvā ļoti spēcīgi Jānim Ikauniekam. Tālsitieni ir viņa arsenālā. Brīvsitieni arī tāpat. Saspēles vadīšana, rezultatīvo piespēļu veikšana tieši tāpat. Centrējumi, lūdzu. Es runāju par spēli ar bumbu, protams, te mēs varam arī pāriet uz spēli bez bumbas, kas arī, manuprāt, kļūsi labāka iepriekšējo gadu laikā. Ir daudz atbildīgāk, ka viņš sācis spēlēt šajā jomā. Atkal vairāk tā par Latvijas izlasi, kur tie standarti un prasības ir augstākas, kur pretinieki mums bieži vien ir no ārkārtīgi augstiem plauktiņiem. Bet spēle ar bumbu Jānis Ikaunieks ir tiešām ļoti augstas klases futbolists arī Eiropas līmenī. Žēl, ka Latvijā spēlē, ka virslīgā viņa prasmes un dotumi noteikti ļautu spēlēt arī augstākā līmenī, bet arī viņa partneri rādā fantastisku meistarību par prieku līdzstējumu. Izspēlē līdz tukšiem vārtiem Saviļņieks. Nevarēja saprast, vai viņam nesnāca sitiens, vai tā bija apzināta piespēle, bet turpinām. Vēl viens mēģinājums. Bumba Vārtsarga rokās. Arī acī tīkama kombinācija no paša sākuma līdz tā pašām beigām. Žēl, ka Roberts Saviļņieks neieplēsa bumbu vārtu tīklā. Jā, nebija aizmuguras, lai gan šķita, ka Viktors Osuaglu tur atradās bez mazvai pie gala līnijas, bet nepacēla karodziņa galvenā tiesneša asistents. Vēl viens moments RFS komandai, Ismaila Diomandē, tehnika un meistarība. Arī Ismails ir sajūta, ka var ļoti daudz. Mēs jau redzam tādu noslēgumu daļu, kur Roberts Saviļņieks nedaudz izkupienā. Jā, viens no aizsargiem šo bumbu palaboja, bumbas virzienu palaboja, bet tagad redzam arī laba tehnika un arī tālstiens sanāk Joaquinete. Spēlētājs, par kuru stāstīja jau pirmajā spēlē, viņam arī izglītība Spānijā, laba izglītība Spānijā, bet tagad viņš ar tādu labu māļķistību tika garām vienam no RFS spēlētājiem. Es pateiktu, ka viņš starp 3 mūsējiem izlīda tur diezgan arī brīnišķīgs gājiens no Joaquinetes tieši ar bumbu, bet sitiens tāds no ļoti liela attāluma. Grūti tur bija kaut ko cerēt, un šeit nepārprotams pārkāpums. Trietā turklāt gājuši tagad Ismaila Diomandē. Viens otrs tur uzlika roku uz pleca un tagad nogāzās Ismails. Jā, saplosīja Ismailu, bet ar noteikumu pārkāpumu.
Tā, izcils sākums, izcils turpinājums, un RFS nebrīdi nav apstājusies. Noteikti būs daudz spēlētāju maiņu puslaika pārtraukumā. Rezultāts 4-0 mačā un summā 6-0. Turpināsim krāt arī ranga punktus. Jā, Roberts Savaļnieks te izpildē skaistu diagonāli Mārašam. Māraš ar Kuadio. Kuadio aiztur bumbu. Māraš gaidīja uzreiz atpakaļ to. Tagad to saņem čehu futbolists. Māraš soda laukumā. Daudzi spēlētāji jau ir ieguvuši papildus pārliecību. Arī Savaļnieks un Māraš aizvien biežāk saimnieko Santa Coloma soda laukumā. Un tikai tagad nākas atsteigties atpakaļ, kur dežūrēja Adams Marhijovs, uzticams futbolists. Neatslāps ne brīdi un piepalīdz centra aizsargiem arī ar saspēles uzsākšanu. Protams, nedrīkst zaudēt modrību. Arī Fabrice Ondoa labprāt vēlētos aizvadīt sauso spēli. Fabrice Ondoa, starp citu, arī tāds nedaudz īpašāks stāsts, bet laikam pat šo stāstu ir jāvērsa nevis no Ondoa pozīcijām, bet no US Santa Coloma pozīcijām, jo Andorra ir blakus Katalonijai un Fabrice Ondoa ir Barcelonas kluba audzēknis. Viņš bija La Masia, spēlēja Barcelonas U19 komandā un Santa Coloma kluba pārstāvi pirmajā mačā ļoti sajūsmināti par to, ka Ondoa ir atbraucis pie viņiem. Barcelonas audzēknis arī pēc spēles prasīja bildes, arī kaut ko pajautāja katalāņu valodā. Visticamāk, Fabrice Ondoa tik ļoti viņiem bija prieks uzspēlēt pret šo vārtsargu un arī pāris reizes tiešām patraucēt. 4 sitienu vārtu rāmī bija US Santa Coloma komandai pirmajā spēlē. Tagad šajā mačā tikai viens sitiens no distances vārtu virzienā. Arkādī, ja tu runā par Ondoa, tad es pateikšu vēl pāris lietas tieši viņa kontekstā. Mēs minējām to, ka ja jau te ir tik pārliecinošs sniegums un dominance, tad ir jāizvērās no kartītēm. 2 dzeltenās kartītes ir Stefanam Paničam un Ondoa tieši, kas ir tā ļoti neparasti. Un es iedomājos par scenāriju, arī Viktoru Morozu tas domīgais vaigs var arī vienu no maiņām veltīt vārtsargu pozīcijai un, piemēram, dot nevis Pāvlam Steinboram, bet Sergejam Vilkovam debitēt Eirokausos. Tas būtu, manuprāt, arī tāds interesants un skaists gājiens, jo šeit pēc pirmā puslaika visticamāk viss būs skaidrs un Vilkovs neko sabojāt nevar. Nezinu, gan vai tas ir tā Morozam raksturīgi šādu tipa gājienus veikt, un varbūt viņš ir tik atbildīgs treneris, ka uzskata, ka ir jākrāj Eirokausu pieredze un tam līdzīgi jāslīpē visas darbības un visi gājieni, bet man šķiet tas būtu tāds foršs lēmums, jo galu galā kopā ir 5 maiņas un var arī Paniča, kuram ir 2 dzeltenās kartītes Eirokausos nomainīt un var arī uzbrukuma līderus atpūtināt. Mačs iegājis tādā fāzē, ka mēs aizrunājam arī RFS stūra sitienus. Viens piegājiens Prengam, pēc tam vēl viens sitiens garām vārtiem. RFS turpina dominēt LNK sporta parkā. Īstībā, jā, redzot, cik ļoti atšķirās tie apstākļi, kādi bija Andorā un kādi ir šeit, bija sajūta, ka andoriešiem, Andoras komandas spēlētājiem, tiem spāņiem, kuri šajā komandā spēlē, būs gan smagi šeit, jo pavisam viss citādāks, gan ļoti kvalitīvs dabīgās seguma laukums, ko izceļ ik viens, gan arī bumbas ir ierastākas RFS futbolistiem, jo tās bumbas, kuras bija Andorā, es pataustīju, bija ļoti dīvainas. Tādas nebiju redzējis, nebiju veikalos pat pie mums redzējis. Tas pat negluži apaļas tās bumbas šķita, lai arī cik dīvaini tas neskanētu. Arī pēc spēles dzirdēju dažus komentārus par tām bumbām ļoti, ļoti specifisks. Bet tagad viss strādā par labu mājiniekiem. Tiesā es vēl piebildīšu, ja mēs runājam jau par tādu tālāko nākotni, par nākamajiem mačiem, tad visiem būs jāspēlē ar vienādām bumbām, gan mājās, gan viesos. Tur būs jau vienots Eiropas līgas vai konferences līgas bumbas jau play-off kārtā kvalifikācijā. RFS pavēroja, kamēr stāstīja, kā iesāk uzbrukumus. 2 centra aizsargi kopā ar Adamu Marhijovu. Trīnieks ir lejā, tuvāk vārtsargam. Malējā aizsargi Savaļnieks Mārašs ārkārtīgi augstu pacēlušies jau pretinieku laukuma trešdaļā. Savukārt sevi piedāvā viduslīnijā Stefans Paničs un Jānis Ikaunieks nāk zemāk, nāk pretī. Un attiecīgi uzbrukuma trio Kuadio, Ismails Diomandeo, Suagu kaut kur tur augstāk. Un cenšas caur flangiem RFS uzsākt šos uzbrukumus. Ja vien nav droša varianta caur vidu Ikauniekam vai Paničam, tad spēlē Mārašam vai Savaļniekam ar tādu vidējo vai pat tālu piespēli pa apakšu. Tas ir tas veids, kā RFS uzsāk savus uzbrukumus. Starp citu, līdzjūtēji arī atsūtījuši šobrīd Jānis Ikaunieks rezultātīvākais spēlētājs Eiropas līgā. Eiropas līgas kvalifikācija sākās šoreiz ar pirmo kārtu, bet tur bija netik daudz maču. Un līdz šodienā rezultātīvākajiem spēlētājiem bija 3 vārtu būme. Tagad Jānim Ikauniekam 4 vārti Eiropas līgā. Viņš uz brīdi vismaz ir rezultātīvākais visā šajā turnīrā kvalifikācijas fāzē. Varam palapoties arī ar šādu sasniegumu vismaz uz brīdi, bet tas viss pie tā spēles rakstura, kas šobrīd notiek pie 4-0, pie 6-0 2 spēļu summā. Pieļauju, ka mēs daudz ko vēl atcerēsimies translācijas gaitā.
par faktiem, par visu to, kas ir, kamēr RFS turpinās. Pieļauju, ka priecēt gan skatītājs tribīnēs, gan pie TV ekrāniem ar savu sniegumu, ar izspēlēm, ar momentiem, ar situācijām, ne tikai pie vārtiem, bet arī laukuma vidū ar kādām tehniskām darbībām. Zīmīgi, ka tikko bija atstiens no vārtiem Santa Coloma komandai un Vārtseks Navarro ļoti nesteidzīgi, tik uzsverti nesteidzīgi, ka varētu pie 0-4 saņemt arī aizrādījumu no tiesneša par laika vilcināšanu. RFS jau labprātāk atsāktu spēli. Jānis Ikaunieks šoreiz netik precīzi. Doma bija skaidra, bet ne, izpildījums netik veiksmīgs. Pārtvēra bumbu futbols, kurš pirmajā spēlē sākuma sastāvā nespēlēja. Tas ir Blasko, bet pašlaik bumba pie pretiniekiem. RFS turpina presingot. Prenga nodominē pret uzbrucēju un cīņa turpinās par bumbu laukuma vidusdaļā. Mēģina nogarēt bumbu uz priekšu saviem uzbrukošiem spēlētājiem. Andorieši vismaz vēl kādu reizi pietuvoties Fabrice Ondoas sargātiem vārtiem. Ja jau tik ļoti viņu Fabrice Ondoa ciena, tad pieļauj viņam arī motivācija biežāk viņu satikt tuvāk, paspiest roku futbola laukumā, pie kāda standarta tikt un tā tālāk. Žiga Lipušķeks piespēlē uz priekšu Kuadio, kreisajā malā jau pat Peters Mārešs meklē kādu centrējumu iespēju. Un Lipušķeks aiziet soli laukuma virzienā, viņam arī adresēta piespēle tomēr. Jā, var atļauties šeit drošina Paničs, viņš tur paliek nedaudz dziļāk, bet te gan varēja sanākt ātrā pārē. Bet Lipušķeks tādiem soļiem atbizu atpakaļ, ka jau tagad ir savā pozīcijā, tu vēl sāki to doma par pretuzbrukumā, bet Lipušķeks jau savā postenī, un Andora šo iespēju neizmanto. Jā, tad dabūja bumbu Hoakinētē, bet kamēr viņš skatījās, grozīja galvu, Žiga Lipušķeks jau 8 vai 9 soļus bija paspējis veikt, un Lipušķeka soļi ir garāki nekā lielākoties Santa Coloma komandas spēlētājiem, un tāpēc atkal jāsāk no savas laukuma puses. Šeit RFS arī var presingu pastrādāt, izdarīt to pašu, kas sanāca pie otriem gūtiem vārtiem, kad izdevās pārtvert bumbu Sancenš laukuma pusē un uzorganizēt 3 spēlētājiem izcilu kombināciju. Tagad atkal Hoakinētē. Viņš izskatās, ka visbiežāk satiekas ar bumbu. Dzelta un melno sastāvā maina flangu Santa Coloma labā malā. Un šeit Lipušķeks pildā arī malē aizsarga funkcijas. Aiziet uz flangu, bumbu sit uz priekšu. Tomēr izsita autā. Jā, interesanti pavērot tās brīžus, tās epizodes, kad Santa Coloma cenšas kaut ko veikt, kaut ko darīt ar bumbu. Tādā ziņā arī RFS labs treniņš. Ja jāpastrādā aizsardzībā, sevišķi jau savā laukuma pusē. Interesanti būs arī palasīt Apoelu reakcijas uz tādu RFS sniegumu un dominanci, kā viņi vērtēs savas izredzes, cik viņi ļoti respektēs mūsu čempions. Un droši vien nāksies respektēt, grib viņi vai to vai negrib. Bet paskatīsimies, kā vēl šī spēle beigsies, kāds būs tas gala iznākums Diomandē. Vēl daudzi cilvēki šeit nav pateikuši savu vārdu, jo pārāk daudz uz sevi paņēmis Jānis Ikaunieks rezultatīvitātes jomā. Un skaidrs, ka arī uzbrucēji ir izsalkuši. Vēl vieni vārti ir Lipušķekam, 3 Ikauniekam un pagaidām uz nulītes Kuadio, Diomandē, Osuagvu. Arī citi noteikti labprāt, arī Paničam pret metu nesen 2 vārti. Panič arī Eirokausos ir izcēlies, tā kā te ir liels kandidātu pulks uz gūtiem vārtiem. Osuagvu un Diomandē gan ir par rezultīvai piespēlē jau šajā mačā. Arī statistika tiek krāta, tiek pildīta un profils tiek veidots iespējams kādiem transferiem. RFS skan arī no centrālās tribīnas. Ik pa brīdim centrālā tribīna gan ir gandrīz pilnā. Redzat pretī tribīnu veco, kur ir vēl brīvas vietas. Īstenībā arī izbraukuma sektors sākumā bija bez iespējas iegādāties tur biļetes, bet arī pēdējā brīdī tur parādījās biļetes pārdošanā, jo no Andoras, kā saprotat, arī līdzjūtēji nav atbraukuši. Un tie skatās, cik tie skatās šo spēli, šīs spēles translāciju mājās, arī mājas spēlē Andoras Nacionālajā stadionā. Tur bija daži vien aktīvi fani, Kreklos, kuri jūta līdzi Santa Coloma komandai. Bija daudz arī neitrālo līdzjūtēju futbola turistu, no tiem 300 pāri cilvēkiem. Tāda gan specifiska sajūta, bet šeit tiešām Rīgā ir sajūta, ka ir Eirokaus svētki, un šie svētki mums turpināsies un turpināsies vēl gana ilgi. Varbūt, es nezinu, man jau liekas, ka skaisti būt vadībā 4-0 un baudīt futbolu, bet varbūt kāds ir atnākušais vīlies, ka nav tādas īsti sportiskās intrigas un viens brauc pāri otram, bet tik un tā es šeit atradīšu daudz pozitīvo lietu. Pierast pie LNK sporta parka, pierast pie šī maršruta uz šo stadionu, ko daudzi min, kāpēc tik daudz nāk uz Rīga mačiem, gan Eirokausos, gan brīžiem arī virslīgā. Pat izīt kā paredzamām spēlēm, kad Rīga tiekas ar virslīgas apakšgalu, vienmēr dažas vairāk simti atnāk, un tie skaitļi pat brīžiem priecē, vismaz uz iepriekšējo gadu fona.
tas pieredums būt ērtā vietā, ērtā lokācijā, pazīstamā vietā. Un tad LNK Sporta parks arī ar katru mēnesi, manuprāt, iegūst. Tālāk runājot arī, protams, skaistu acītīkumu futbolu rāda RFS. Un gan tie vārti, kas ir būti ļoti skaisti, Jāņa Ikaunieka dominants un šedevrs. Tāpat arī, protams, kombinācijas, pa laikam noelšas skatītāji. Un es domāju, ka tieši šāda atdarīšana ar skaistu futbolu liek domāt vai mudina un veicina nākamreiz atkal atnākt uz spēlēm, sevišķi, kad jau būs spēcīgāki pretinieki, bet varbūt arī uz vislīgas spēlēm, kad savukārt tie pretinieki kā nu kureiz. Daudz pozitīvā šodien, neskatoties uz sportiskās intrigas trūkumu. Te var atcerēties Viktoru Morusu sacīto pēc pirmās spēles, kur viņš teica, ka US Santa Coloma varētu būt top 3 komanda virslīgā. Šim gan es kategoriski nepiekrītu. Un arī jau pēc pirmās spēles. Nevis tagad gudri spriedelēt, kad ir 4-0. Arī pēc pirmās spēles es nevarēju tam piekrist. Droši vien varētu pēc spēles pajautāt, vai tiešām tā ir, vai nebija nedaudz pārspīlējis Viktors Morus. Valmieri tīpaši varētu apvainoties par šādu top 3 vērtējumu. Jā, tikai būsim korekti, Arkādī viņš, manuprāt, teica, ka būtu spējīga cīnīties par top 3. Nevis, ka izspiestu Valmieru vai būtu top 3 noteikti, bet cīnīties par trīnieku. Šogad arī Daugavpils, piemēram, cīnījās par trīnieku kādā sezonas fāzē. Varbūt viņš tādās kategorijās domā Viktors Morus, bet mans viedoklis tomēr, ka tā būtu virslīgas apakšdaļas komanda, otrās puses komanda. Jā, vēl pacentos, lai saglabātu vietu. Bet tā kā būtu, ja būtu, Eirokaus vienmēr ir iespēja salīdzināt, bet brīžiem, jā, tie salīdzinājumi sanāk ne sevišķi objektīvi, jo dažāda forma, dažāds brīdis komandai. Arī starp citu šai Andoras komandai šķiet tu neminēji, bet tomēr tas pamatkodols ir pamainījies pēc čempionu sezonas. Un virtus spēlētāji vai nu ir devušies projām, vai nu ir nepieejami, ir traumēti. Viens spēlētājs ar kruķiem, cik atceros, arī bija tribīnēs pirmajā mačā. Bet šeit Kristiāns Garcia, centra aizsargs, viņam arī bija neliels savainojums pirms pirmās spēles. Tur bija viņš zem jautājuma zīmes. Šeit arī sāpīgas situācijas un emocijas piedzīvo. Kaut kas acīs viņam trāpīja, tā vismaz šķiet. Un tāpēc viņš arī nevar uzreiz piecelties un atsākt spēlēšanu. Maz paužu pirmajā puslaikā, bet Garcia jau noņem kapteiņa apsevi. Izskatās, ka pametīs laukumu, būs nepieciešama piespiedu maiņa Santa Coloma komandas sastāvā. Lai paīsinātu laiku, tu pieminēsi par to zaudēto kodolu. Jā, ir 3 zaudēti līderi no top 6 spēles laika īpašniekiem tajā čempionu sezonā Andoras čempionātā. Vēl ir arī 10. vai 9. spēles laika īpašnieka promdošanās. Katram ir savi iemesli, piemēram, lielākā spēles laika īpašnieks Puentes, aizsargs 36 gadi, par viņu gan stāstīju arī pirmajā translācijā. Viņš pārcēlies uz Andoras citu komandu Inter, kura šajā Eirokausas sezonā ir patrakojusi ar šo pašu Puentus sastāvā, ir sagrāvusi Bosnijas komandu, ir nospēlējusi 3-4 izbraukumā pret Grieķijas AEK. Tas viss ar bijušo Santa Coloma futbolista pamatsastāvā. Paraugāmies, ko TRFS izveidos. Osuagvu atkal cenšas līdz tukšiem vārtiem, tagad aizmugures stāvoklis, tā kā turpinājuma nebūs. Varu paturpināt, vēl viens spēlētājs Kouča pārcēlās starp citu uz Azerbaidžānas Kapas. Tā ir Azerbaidžānas Premjerlīgas viena no zemākajām komandām, un tomēr tā ir Azerbaidžānas līga, kas ir pazīstama arī ar diezgan ievērojumiem finanšu resursiem. Tā kā viens no Santa Coloma futbolistiem devies uz šo čempionātu. Interesants stāsts ir tādu spēlētāju kā Salomons Obama. Uzvārds arī jau ir pietiekami piesaistošs, bet ja runājam par viņa vasaras gājieniem, tad viņš pameta Santa Coloma, gribēja atvērt jaunu lapusi savā karjerā un centās atrast citu komandu, un viņam praktiski viss bija sarunāts ar kādu no Bolīvijas čempionāta komandām, pat cik saprotu, arī runa bija par augstāko līgu. Un, kā viņš rakstīs sociālos tīklos, šis spēlētājs Obama, tad viņi man visu apsolīja, visi kā būs un tā tālāk, bet izrādās, ka tie bija tikai vārdi, viņi mani pieviela un faktiski Obama ir bez kluba šobrīd. Un Santa Coloma komandā viņš arī neatgriezās, nezinu, vai ir kāda bija tā šķiršanās. Apmēram tā izskatās, es izstāstīju par tiem 3 līderiem, tā kā tas līmenis patiešām nav tik zems un šie spēlētāji ir pārcēlušies uz normālām komandām, turpina spēlēt citās klubos, gan jau kā arī Obama savu māju vietu atradīt. Vēl jau vairāk, kā Andora ir valsts, kura nacionālais čempionāts startē visvēlāk starp visām Eiropas valstīm, tikai septembra vidū sāksies čempionāts, jo Andora gan karstajās dienās, to arī varēja sajust RFS futbolisti pagājušajā nedēļu, un tamdēļ čempionāts arī sāks vēl mēnesis līdz sezonas sākumam, bet dažas komandas spēlē Eirokausos. Kristiāna Garcijas vietā laukumā ir devies Viktors Tejado, futbolists ar 9. numuru.
pirmā izmaiņa tātad piespiedu kārtā Sansenšu komandas rindās ir notikusi. Spēlētājs, kurš pagājušajā sezonā citu Andoras komandu Ordino pārstāvējis, tagad ir pievienojies čempionu vienībai šis Teljado. Jā, Teljado sestajā spēcīgākajā komandā Andorā no 10 komandām. Pabeidza iepriekšo sezonu un pievienojās US Santa Coloma. Un šajā Eirokausa vasarā viņš no pirmajām 4 spēlēm 3 reizes nāca uz maiņu. Tāds rezervists un rezervis spēlētājs, kurš allaši vai gandrīz vienmēr tiek pie kaut kādām minūtēm spēļu galotnēs, bet šoreiz piespiedu maiņa jau pirmajā puslaikā. Teljado devies laukumā, viņam 9. numurs un tāls centrējums atkal bumba nonāks pie RFS. Sen nav gūsi vārtus RFS komandā. Gaidām, vai līdz puslaika beigām vēl pagūs vai 5. pievienot vai nē. Jā, tas ir tas, ko gribētos pateikt. Arī pieļauj, ka līdzjūtēji jau ir noilgojušies, kur tad ir vārtu gūms. RFS jau mača sākumā pieradināja, ka nedrīkst novērsties īsti, jo varbūt vēl viens vārtu gūms. Bet tagad, jā, pirmā puslaika vidū jau rezultāts bija 4-0, 3 vārti Jānim Ikauniekam. Un tagad jau ap 20 minūtēm tāds sausais periods bez gūtiem vārtiem. Var arī atzīmēt, ka pirmajā puslaikā tikai visus vārtus pirmajā spēlē guva RFS komanda. Šeit Hokinēt atkal parāda labu driblu. Hokinēt ir tas spēlētājs, kurš piesaista uzmanību šajā mačā. Centrējums ne tas drīzāk sitiens bija, bet ļoti neprecīzs sitiens no attāluma. Andoras futbolista izpildījumā labās malas aizsargs to veica. Bet Hokinetas individuālās darbības meistarību novērtēja arī sanākušie Rīgas līdzutēji, Rīgas pilsētas līdzutēji ar tādiem izsaucieniem, pat aplausiem. Tā kā arī līdzutēji diezgan labi saprot, ka šeit viss ir skaidrs un ir jāpaslavē arī pretinieks par kādu retu, bet skaistu darbību. Vēl runājot par sagrāvēm, tad RFS šajā sezonā lielākā graujošākā uzvara ir pret Jelgavu ar rezultātu 7-0. Tas notika apmēram pirms mēneša, un toreiz pēc pirmā puslaika šeit pat 4-0. Tieši tāds rezultāts, kāds šobrīd uz tablu. Cedriks Kuāri apgriežas, saglabā bumbu laukumā, piespēles sitiens un 5-0 un Viktors Osuagu gūst vārtus, atkal gūst vārtus pret Andoras komandu. Un tagad tikai izspēlam Diomandē, atzīmēties un Cedrikam Kuārijam, protams, no priekšējās līnijas 5-0, 44. minūtē Viktors Osuagu. Tieši vajadzēja iminēties par sagrāvēm, par to, ka RFS sen nav guvusi vārtus un viss kā pēc pasūtījuma. Cedriks nopelna rezultīvu piespēli un Osuagu vēl viens vārtu gūms. Skaisti! RFS piepilda mūsu vēlmes, īsi pirms pārtraukumā gūst 5. vārtus. Jāmeklē arī, kad puslaikā RFS ir gūsi 5 vārtus. Man atmiņā palika arī spēle pret Jelgavu, bet nevis tā 7-0 uzvara, bet 5-1. Tur arī ļoti ātri sabira pirmie 4 vārti, tiesa gan 4-0. Pirmais puslaiks tā arī beidzās tajā reizē. Tā kā 5 man šķiet, ka šajā sezonā RFS nav gūsi. Toreiz 30. minūtē 4-0 RFS dabūja pret Jelgavu, bet tā arī puslaiks beidzās un otrā puslaika vidū 5. iesta RFS. Viktors Moros, kad viņš pasveidīs beigās? Pēc katra vārta guva šāds tūplāts izskatās Viktora Borzova, ka viņš sēž. Varbūt viņam nedaudz garlaicīgi, nevar izpausties, nevar daudz ko pateikt priekšā, jo viss notiek pēc RFS scenārija. Es sapratu to iemeslu, kāpēc viņš tādu drūmu vajag. Es domāju, kāpēc es teicu par to top 3 Santa Coloma? Kāds top 3 virslīgā? Būs jātaisnojas pēc spēles tiešām par šo top 3 izteicienu viņam. Un 45. minūte tūlīt būs beigusies, kompensācijas laiku tūlīt uzzināsim, bet diezgan normāls Santa Coloma uzbrukums pa labo flangu, 2 minūtes ir pieliktas, jau soda laukumā bomba, sitiens. Tomēr neļauj Žiga Lipuščeks tikt pie pirmā atvairījuma. Ondoā tagad gan tālsitiens un arī līdzutēji aplausi. Nezinu, vai pretiniekiem par beidzot pirmo sitienu vārtu mērķi, vai vārtsargam kamerūnietiem Fabrisam Ondoā par iesaistīšanos spēlē. Pirms tam tas sitiens šita draudīgāks, taču Žiga Lipuščeks to nobloķēja. Jānis Ikaunieks trietā pret 3 aizsargiem. Jānis Ikaunieks piespēlēs noteikti. Tieši tā, lieliska piespēle un Viktors Osuagu šoreiz secen vārtiem. Rāda tiesnesim, ka jābūt stūra sitienam. Tiesnesis nepiekrīt, uzskatot, ka bumba vienkārši aizlido garām no RFS nigēriešu uzbrucēja kājas. Vēlreiz pavērosim, Jānis Ikaunieks, piespēle Osuagu, un patiešām ir izmisīgs arī šeit lēciens no 2 Santa Coloma aizsargiem, vienlaicīgs izlēciens. Tie bija Markos Blasko un arī atgriezās aizsardzībā pussargs Elga Zui,
Bet bumba lido garām. Vēl viens mēģinājums, ko Adio netiek pie bumbas. Diomandē arī piespēle. Jāsaka, ka uzbrukuma grupa, neskatoties uz Jāņa Ikaunieka hat-trick spēlē, ļoti nesautīgi viens uz otru. Meklē vēl tās pēdējās piespēles. Tas draudzīgs futbols no RFS puses. Es domāju, ka Jānis Ikaunieks pats rāda to pozitīvo piemēru. Ar 3 gūtiem vārtiem viņš neturpina meklēt savu maksimālo statistiku, kā tikai gūt pašam vēl vairāk vārtus, pat labās pozīcijās atrodoties Jānis meklē partnerus, un tad arī šie partneri atdara ar to pašu. Vēl viens Santa Coloma uzbrukums, pēdējā laikā, pēdējās minūtēs labs sniegums Santa Coloma tieši uzbrukumā ar bumbu. Tā, centrējums, tur Žiga Līpuščeks. Un tūlīt beigsies pirmais puslaiks. Es skatītāji ļoti aicinu jūs neiet prom. Varat, protams, iziet uz citu istabu pēc tējas un vienkārši uzgriezt skaļāk televizoru, jo arī mēs turpināsim savu darbu un būs puslaika pārtraukuma studijas, kur jau aizsteidzās mans kolēģis Arkādijs Birjoks, bet šeit vēl pēdējās sekundes. Pirmajā puslaikā, izcels pirmais puslaiks. Neskatoties uz to, kāds pretinieks, ir jāsaka, uzslavas, jādod komplimenti tad, kad komanda to ir pelnījusi. Tiešām fantastisks puslaiks, kādas darbības ar bumbu, kādi gūtie vārti. Jānis Ikaunieks galvenā zvaigzne. Viņa vārds šodien pieminēts 100-kārt, bet absolūti pelnīti. Bet es jums saku paldies par pirmo puslaiku, pievēršamies pēc brīža mūsu studijai.